Labdien! Mans vārds ir Gustavs Tolmans, un es esmu Gastro centra ilgtspējas projektu vadītājs. Šodien mēs parunāsim par ilgtspēju medicīnas nozarē un Gastro centrā. Ar ilgtspēju mēs ikdienā varbūt vislabāk saprotam atkritumu šķirošanu, bet īstenībā ilgtspēja ietver daudz plašākas perspektīvas, un tās ir trīs galvenās. Pirmais, sākot ar vides ilgtspēju. Svarīga lieta ir darbinieku un sabiedrības informēšana, informatīvās zīmes par gaismu izslēgšanu, informatīvās zīmes labierīcībās par mazo pogu nospiežanu klozetvodiem, jo tas ilgtermiņā ļauj ietaupīt ievērojumu daudzumu ūdens. Visās Gastro centra telpās esam uzlikuši mērītājus, kas palīdz noteikt CO2 daudzumu telpās, temperatūras daudzumu, kā arī mitrumu daudzumu. Tādā veidā mēs varam samazināt nakts stundās apkuras jaudu un dienas laikā to optimizēt tā, lai samazinātu resursus atbildīgāk. Liela problēma medicīnas nozarē ir vienreizēji lietojamie atkritumi, bet pašlaik jau mēs esam pārgājuši no vienreiz lietojamiem pacientu apģērbiem uz daudzreiz lietojamiem, kurus mēs dezinficējam un mazgājam. Šādā veidā nodrošinot to, ka apģērbs netiek izmests un nenonāk izgāstuvēs, bet apģērbs tiek mazgāts un izmantots atkārtot. Aktīvi strādājam arī ķīmisko vielu samazināšanā, dezinfekcijas vielu samazināšanā, pārējai uz eco-friendly vai videi draudzīgu dezinfekcijas ķīmiju, lai nodrošinātu to, ka netiek izmantot toksīni un ķīmiskās vielas ikdienas dezinfekcijām. Pārējot pie sociālās ilgtspējas. Sociālā ilgtspēja ir sabiedrības izglītošana, darbinieku labsajūta, kur mēs aktīvi strādājam ar darbinieku bonus sistēmām, lai darbinieki darbvidē justos droši, vienlīdzīgi, labi, ērti. Atbalstam šobrīd aktīvi arī sporta komandas un sportu, aktīvu dzīvesveidu, iesaistamies dažādās sociālajās kampaņās. Tā ir liela daļa no sociālās ilgtspējas perspektīvas. Pēdējā perspektīva ir ekonomiskā ilgtspēja, kas pamatā nodrošina uzņēmumu stabilitāti no finanšu perspektīvas un no risku pārvaldības. Daudz izvērtējam riskus esošos, gan mazāk būtiskus, gan ilgtermiņa riskus, lai nodrošinātu to, ka uzņēmums ir funkcionējošs un rentabls arī ilgtermiņā. Ļoti daudz investējamies arī inovācijās un tehnoloģijās, kas nodrošina gan kvalitāti, gan efektivitāti, gan arī ekonomisko ilgtspēju. Gastro centrs ir sākuma stadijā no ilgtspējas perspektīvas. Lai arī darām diezgan daudz, tomēr mums ir tālu, kur tiekties. Tāpēc aicinām visus pacientus, sadarbības partnerus, arī konkurentus iesaistīties, lai veidotu vidi bērniem un mazbērniem ilgtspējīgāku gan no vides, gan no sociālās, gan no ekonomiskās ilgtspējas perspektīvas.